Mājās gatavoju ļoti daudz, tiešām ļoti daudz. 3 svaigas ēdienreizes ir kā minimums. Jā. It īpaši vasarā daudz sanāk gatavot, kad visi 5 esam mājās, kad ir brīvlaiks. Un tad, protams, pārsvarā izvēlamies produktus, kas ir ekoprodukti. Izvēlējos gatavot lazaņu, kur mēs tiešām varam izmantot pilnīgi visus produktus, kas ir ekosertificēti, tajā skaitā arī stūrīšos dāvināto bioķirbīti un mūsu pašu siltumnīcā izaudzētos tomātus un bio čedar sieriņš, ko mēs iegādājamies tirgu Latgales piena stendiņā. Un sviests arī būs no Latgales piena stendiņa iegādātajām lietiņām, biomilti, piens, jā. Tas arī viss. Un galvenā sastāvdaļa, protams, ir gaļa, maltā gaļa, lielopa. To mēs pasūtam parasti no Neganti Gardi. Jā, tā ir saimniecība, kas audzē paši lielopus pie ērgļiem. Mēs arī viltīgi varēsim pielikt klāt stūrīšu saimniecībā uzdāvināto ķirbīti, lai sanāktu bišķiņ slēptais dārzenīts arī, bet bērni to nemaz nejutīs. No sastāvdaļām vēl, kas ir svarīga, ir, kā es minēju, saucamā pasta, makaronu izstrādājums, jā, lazaņas plāksnītes. Es varētu uztaisīt to mērci, mamma. Baigi forši, jā. Zinu, ko vēl varētu arī ķirbi sarīvēt. Sarīvēsi, nogriezīsim galiņu. Man izilgšu tik sviestu. Jā, ļoti labi. Tad 2 ēdamkarotes miltus, tāds ar kaudzīti. Man liek klāt sieru. Jā. Greta liek klāt sieru. Mēs esam arī lieli salātētāji ģimenē. Visiem garšo tomāti, gurķi. Sākumā ir kārta ar gaļu, tad ir pastas, to makaronu kārta, tad ir atkal gaļa, tad ir tā bešamela mērce, kas ir taisīta no ekoloģiskā sviesta un siera un miltiem. Un tad ir atkal pastas kārta, tad ir atkal gaļa un tā tālāk. Es lieku virsū foliju cepurīti, lai mums neapdeg virsma. Un gaidām, kad mums nāks ārā lielais kārums. Āmucītī taisīs vaļā, tikai uzmanīgi, ja? Tā pat maliņā. Man liekas, ka pēc laika vajadzētu būt gatavam. 50 minūtes pagājušas ir. Jā, skatāmies. Paceļam bišķiņu no to klaidīt. Jā, ir gatavs. Lotte izskatās baigi labi. Malacīs, bija labi salikusi visu. Lazaņa ir viens no ēdieniem, kas garšo mūsu visai ģimenei, bez izņēmuma. Jā. Lazaņa arī ir tāds ēdiens, ko var nākošdienā uzsildīt. Garšos tikpat labi, varbūt vēl labāk. Un lazaņa arī ir tāda maltīte, ko var pagatavot tiešām 100% no ekoloģiskām sastāvdaļām. Lazaņas to sastāvdaļu, kur jūs teicāt, kā mērķis kaut kāda īpašā iekšā. Bešamel. Es varu nezināju, ka tur tāda ir. Lazaņa un gaļa un viss tur salikt. Tā ir piens, milti. Es domāju, ka mēs mātrībā, mēs ar Alfu taisījām to ēdienu, mēs nerūpēsim tu bešamel. Es domāju, ka tas vērts. Nopietni? Jā. Tas izrādās pat tās ir. Ļoti svarīgi. Jā, ļoti garšīgi.